Kungs, rītdienai viss sagatavots. Es dodos mājās. Parīzes Dievmātes katedrālē notikusi paranormāla aktivitāte vai masu histērija. Neskaitāmi liecinieki ziņo, ka atdzīvojusies gargoila un ka divi košos kostīmos tērti nezināmie ar to cīnījušies. Es jūs brīdināju, saimniek. Apstājieties, vai arī atpakaļceļa vairs nebūs. Jūs zaudēsiet visu. Man vairs nav ko zaudēt. Kas saplosīts? Es jūtos tād, kad redzu tevi, manu dārgo Emīliju. Bet zinu es, kam jākļūst man, lai tevi atgūtu. Tu neteici, ko šie spēki spēj? Saimniek, tas nav pareizi. Ja hauss ļaus atklāt tos dārgumus, lai būtu tā. Šīs spējas nav domātas tam. Tas ir mans lēmums, Knisli. Es tev pateikšu, kā tagad būs. Dārgumi abi drīz mani būs, un dzīve viņu tie atgriezīs. Bet tas nav iespējams. Es veidu radīšu, caur uguni es iziešu, ko vajadzēs es lauzīšu un savu panākšu. Lai ļaunums nāk, es lejā kāpšu. Kurš pirmais būs, kas pārmetīs man? Ar prieku nost, lai tumsa nāk. Ar prieku nost, lai tumsa nāk. Saimniek, bet tā nevar. Klusē, lai hauss valdā. Aiziet! Lai tumsa nāk un hauss valdā. Bet augstākā vara nenozīmē to. Tā nozīmē. Beidz! Es zinu, kas jādara. Vistumšākās ir domas man, kad dzirksteles ņemšu, tatujas man teikšu, pārdvēseli nu katru. Lai spīks nu tagad valdā, jūsu dzīvei sīkainiecīgai ir pienākusi jēga tai. Man tas nepatīk. Nu, tu strādā pie manis. Aiziet! Lai tumsa nāk!